vai dolāri, vienalga, dienā. Dienā. Vidēji 4000 dienā viņš pelna. Tad attiecīgi visus pārējos ciparus jūs varat izrēķināt katrs paši. Lūk, un tā galvenā ziņa, ko viņš teica, viņš saka, domājiet vērienīgi, domājiet ar vīziju pa priekšu, ko jūs izdarīsiet ar to naudu, kāds būs jūsu status un dzīve, tad, kad jūs to visu sasniegsiet. Un tieši tad tas viss sāk notikt attiecīgi. Lūk, bet tā ir viena lieta, varbūt kāds vēl grib padalīties ar kādu no atziņām pēc Diamond Kickoff, kamēr vēl nāk iekšā cilvēki, un tad mēs varētu parādīt kampaņas pirmās. Man ir divas lietas, ko es gribu pateikt šobrīd. Vienu piebalsot tev par to mērķi, kad, principā, mēs jau arī šeit visādās apmācībās un arī sestdien jūs ļoti daudz dzirdēsiet par mērķu stādīšanu un domāšanu, pareizu domāšanu mērķu virzienā. Un mērķi nedrīkst būt finansiāli. Jā, ok, viņi balstās uz naudām, jā, mēs domājam, ka mēs tur iekrāsim tik un tik vai nopelnīsim tik un tik, bet tam mērķim ir jābūt emocionālam. Un tai emocijai ir jāpiesienās pie tā procesa, ko tad jūs īstenībā gribat nākotnē darīt, ko jūs gribat sasniegt, kam jūs vēlaties palīdzēt. Tieši šī te emocija tajā brīdī, ka jūs domājat par mērķi, ja jums ir mazliet bail, vai jums notrīc sirds, vai jūs sajūtaties pacelāti par to, ka wow, tas ir kaut kas tāds, ko es varēšu izdarīt, tā ir tā pareizā sajūta, kura jādabūna tajā momentā, kad jūs to mērķi stādat. Un tāds savs skaitlis, viņš ir savs skaitlis uz papīra, bet lai jūs dabūtu to feelingu iekšā pašu sev, kad līdz tam mērķiem ir jāaiziet, tam skaitlim ir jāpiekabina emocija. Un šai kombinācijai tad arī tai būs tas rezultāts. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, maziņš izvilkums no Orienta pēdējās, no otrās runas, kad šī industrija, visi cilvēki, kas jums šobrīd ir plānā, kā jaunie potenciālie partneri, kā jaunie potenciālie klienti. Mēs arī tūlīt runāsim par bonusiem un par šīm te kampaņām, bet šī te industrija, kurā mēs šobrīd strādājam, tā ir industrija, kura ir uzlikusi sevi 20. gadā uz pasaules kartes pirmajā vietā. Tā ir preventīvā veselības aprūpe. Un saprotiet, ka jūs šobrīd strādājat industrijā, kura augs nākošos 5-10 gadus noteikti. Cilvēkiem šobrīd tā informācijas līmenis par industriju gados ir bijis, par to, ko nozīmē veselība, kā par viņu rūpēties, kas ir riski, kas nav riski un kā tas viss process iekšā mums notiek. Un šis ir visvieglākais laiks, principā, kad jebkuram stāstīt un rādīt, ka, draugi mīļie, šī tā revolūcija, šis ir tas pasaules trends šobrīd uz analīzēm balstīts uzturs. Un tas ir tas, kas var palīdzēt jebkuram cilvēkam kārtot veselību. Tā kā saprotiet to, ka jūs strādājat numur 1 industrijā pasaulē šobrīd. Tas nav mans viss. Jā, es arī gribēju piebalsot. Te visiem var tikai piebalsot, jā, un tas šī gada mērķis, nevis mērķis, bet tas nosaukums ir ambīcija. Un man patīk, kā viņi saka, ambīcija tas ir kaut kā iedomāties, sasniegt kaut ko drosmīgu. Un, lai mēs sasniegtu kaut ko drosmīgu, lai mēs varētu iztēloties kaut ko drosmīgu, mums vienkārši jāsāk augt pašiem. Jo mēs tā bieži es tikai šiti gribu, ja, bet to ambīciju paņem to nokopēt no Orienta, vispār no kompānijas. Kā pareizi Māra saka, mēs esam tādā industrijā, kura vienkārši iet visiem pa priekšu. Arī mēs kā kompānija ejam pa priekšu. Man ļoti sajūsmina, ka mums būs nākošie testi, to arī būs šitajā gadā jau būs arī nākošie testi, ko mēs kaut ko varēsim notestēt sev. Un man patīkās, ka viņš arī saka, kas ir līderisms. Īstenībā līderisms tas, cik tu cilvēku spēj aiz sevis aizvest. Un tas ir tas, par ko mēs šeit visu laiku runājam. Kas ir tie jaunie partneri? Kam cilvēki, kam mēs mainām dzīves? Mēs mainām sev dzīves un mainām citiem dzīves. Un tas ir tas foršais, ko mēs darām sev veselībai labi, ģimenēm darām labi, un mēs esam pat 200% īstajā vietā, īstajā laikā. Un arī to, ka šogad ir tik daudz cilvēku paliek bez darba,
iestādam sev galvā, ka nevis cilvēki baidījās pagājušā gadā, bet ka cilvēki meklēs iespēju. Un aizvien vairāk un vairāk, un tāpēc saprotam, ka stāstam visiem pēc kārtas. Jo tu nezini, kas notiek viņu ģimenē, kā ir pavērsies šitā te visa tā drausmīgā pandēmija cilvēkiem izmainīt dzīves. Mēs varam piedāvāt viņiem kaut ko pilnīgi radikāli mainīt. Tas bija tā, bez kampaņām no manas puses. Gribēju ko teikt? Viss pateicis. Liena? Kaut ko? Jā, es gribēju pateikt to, ka man aizķērās no Oriģina arī tas, ka ļoti daudz mēs sastopamies to, ka cilvēki mums saka, ka man nav pietiekami naudas, tāpēc es nevaru atteikties no sava tagadējā darba, un tāpēc es nevaru šim biznesam veltīt pietiekami daudz laika. Bet patiesība ir tā, ka es neveltu pietiekami daudz laika šim biznesam, tāpēc arī man nav pietiekami daudz naudas, lai pievērstos tam pilna laika. Un ka tā ir tā domāšana, kas jāsaprot, ka tajā vāverī ritenī, tas ir tā stabilā alga, kas mums ir mūsu darbā, viņa nemainās. Šeit mēs varam mainīt to, vienā brīdī nosvērt kausus uz otru pusi un kļūt noteicējiem pašiem par savu laiku, par saviem ienākumiem. Un tas ir tas, kad mēs varam būt iemesls, lai mūsu komandā veidotos pārmaiņas, ka mēs varam ar sevi sākt. Tas ir viens. Otrs par mērķiem, ko es vēl gribēju teikt, ir pamēģiniet, bieži vien es arī strādājot ar komandā ar saviem cilvēkiem grūti noformulēt tos mērķus, tas ir tiešām grūts darbs to vienam pašam ar sevi izdarīt. Es aicinu, uzaiciniet savu sponsoru uz sarunu. Ja jūs ar viņu neesat pietiekami, teiksim, uzticošās attiecībās, tad veidojiet tās. Ja nē, tad runājiet kaut vai ar savu vīru vai sievu, apsēdieties un izdomājiet, ko jums ģimenē mainītu 50 eiro, ko mainītu 500, ko jūs par to pirktu, kas jums tas būtu, varbūt 1000 eiro, cik tas jums būtu, ko izmainītu jūsu ģimenē 10 000 eiro, ko jūs ar to darītu. Un man ļoti uzrunāja ne šajā apmācībā, bet vēl iepriekš, pirms tam arī bija, bet tas raksturo šo te mērķi, šo te naudu, par ko Rendijs runāja, kad ir sponsors, kurš runā ar savu downline, ar savu partneri, ko tu gribi sasniegt? Es gribu pelnīt 10 000 eiro mēnesī. Ko tu ar to darīsi? Es gribu lielāku māju. Ne? Nevienam neizklausās 10 000 vai lielāka māja, baigi tāds ļoti emocionāls vai tāds ļoti dziļš mērķis. Ja? Bet tad, kad viņš jautāja tālāk, kāpēc tev vajag lielāku māju? Tāpēc, ka man meitai vajag savu istabu. Viņi dzīvo kopā ar 2 saviem brāļiem vienā istabā. Pēc tam viņš jautā, bet kā tu to zini, ka viņai vajag to istabu? Viņa man to saka katru dienu, kad es viņu lieku gulēt. Viņa saka, tēti, kad man būs sava istaba? Un es jūtos kā slikts tēvs, ka es nevaru viņai to nodrošināt. Un tas ir tas īstais mērķis. Ja jūs atradīsiet sev kaut ko tādu, ne jau tieši to, bet to, ko jums nozīmē šis te sasniegums, šie te ienākumi, šis te tituls, ko jums tas nozīmē patiesībā, ko jūs būsiet spējīgi tad darīt, dzīvot, būt, sasniegt, dot, tad jums nebūs nekas grūti, nekas, un būs arī panākumi, un citi stāja uzrunājot cilvēkus. Tas jums iedos tādu spēju. Un sestdien par šo visu daudz detalizētāk 11. Man liekas, ka visi ļoti nocietušies dzirdēt, kas tad ir kampaņā Ilzīte. Man liekas, ka mēs jau varam daudz runāt, jo galā mēs klausījāmies 4 stundas, bet jā, kopumā tā ideja ir tāda, ka mums pašiem ir jānoformulē sev, ko mēs gribam, un tad mums ir viegli uz to iet. Kaut vai nolikt sev priekšā, ko tu gribi tajā brīdī, kad tu zvani runāt cilvēkiem, tev liekas, man nav, es tagad nevaru saņemties, tagad nevaru piezvanīt, ja tev stāv pie sienas tavs mēģis, ko tu gribi sasniegt, tu saproti, kāpēc tu to tagad dari. Kaut vai tāds mazs padomiņš. Un pārējot pirms kampaņas, man gribas pēdējo teikumu teikt, ko Orients teica. Pieņem lēmumu, ka šis būs rekord sasniegumu gads. Pieņem to priekš sevis, ievies to komandā, lai katrs saprot, ka šis būs rekord sasniegumu gads, un viņš tieši tāds arī būs. Un viņa vārdiem vienmēr ir segums, un tieši tāpēc ir šādas kampaņas iedotas, kas ir pavisam ar citiem cipariem, lai ik viens spētu ieraudzīt savu mērķi, un aiziet uz viņu. Ejam pie kampaņām? Jā, vēl bija maza piebilde, ja, ar ko šodienas konferences sākās, kad
paskatāmies savās komandās uz visiem cilvēkiem, jo Zinzino aicina visus iet uz 100% darbu Zinzino. Jā. Skatāmies uz saviem partneriem, kurus mēs varam aicināt, lai šos lielos ambiciozos mērķus sasniegtu. Tas ir tas pirmais ceļš. Nu jā, un ja mēs pārējām pie pirmās kampaņas, tad sākam ar to kampaņu, kas ir 200 ECB. Ja nu gadījumā mēs zinām, ka janvārī ļoti daudz jau to izpildīja, jo saprata, ka grib jauno gadu sākt ar jaunu dzīvi un ar jaunām jau ambīcijām sev, savai dzīvei, un izpildīt to 200% ECB kampaņu. Bet tieši tāpēc, ka arī Zinzino grib tieši, kā teica, tikko rekordu gads būt, tad viņi grib tomēr piedāvāt vairāk cilvēkiem, kas varbūt svētku dēļ vai nesaprašanas dēļ vai kaut kādu dēļ decembrī nepaspēja, tad šo kampaņu pagarina. Ir maza tikai vienīgi nianse. Lai mēs kvalificētos 200% ECB, mums tu viņus parādīs, ja? Jā. Redzat, jā? Jā, lai mēs sasniegtu 200% ECB janvāri, tad mēs varam divos veidos to dabūt. Vai nu mēs nopērkam Revo komplektu, 6 komplektu par 349 eiro, vai nu iegūstam 15 aktivitātes punktus. Nevis kā bija decembrī. Decembrī bija 10 aktivitātes punkti, bet janvārī 15 aktivitātes punktus. Un aktivitātes punktus mēs varam iegūt ar partneriem, ar lieliem, vidējiem, mazajiem, attiecīgi kādu tur punktu katrs varēs izlasīt sev weblapā ar jebkuru jaunu klientu, ar jebkuru papildus partneru kitu. Viss, jā. Kopā mums jāsavāc 15 aktivitātes punktu līdz 31. janvārim. Un tad mums ieslēdzās uz visu mēnesi, mums ieslēdzās 200% ECB. Ko mums nozīmē 200 ECB? Tas nozīmē, ka mēs no visiem jaunajiem klientiem un partneriem kredītus reizinam ar 3. Nevis ar 2, kā ir parastais ECB, bet ja ir 200 ECB, tad mēs reizinam ar 3. Un kā mēs zinām, ja, ka vienmēr šādos te mēnešos, kad ir šīs 200 ECB, tad mēs varam sasniegt daudz vairāk, kur paši brīžam arī nemaz nenoticam. Sīkāk, vai es domāju, ka mēs arī nestāstīšu tikai vienīgais to vienu, ko es gribu pateikt, ka tiem, kam gadījumā nav ECB, viņi piedalās šajā te kampaņā, bet viņiem tad ieslēgsies tas ECB tikai no tā brīža, no nākošās ceturtdienas. Ja, piemēram, tagad ir ceturtdiena, piekdiena nopirks, piemēram, komplektu, tad ar nākošo ceturtdienu ieslēgsies parastais ECB. Jā. Jā, tā kā sīkāk izlasām, tā kā sīkāk izlasām to, bet princips ir tieši tāds pats, kā bija decembrī. Tikai vienīgā atšķirība ir 15 aktivitātes punkts, nevis 10 aktivitātes punkts. Un to var izpildīt līdz 31. janvārim. Lai es nekļūdos, bet papildinājums. Tātad jaunais partners, kurš ir iestartējis un vēl nav viņam ECB, viņš viņu iegūst ar šo soli ar Revo eļu un no nākamās ceturtdienas. Jā, tas nozīmē, kad viņš attiecīgi visu ātro starta periodu saņems kredītus reiz 2. Tātad viņam darbs būs 2 reizes mazāk. Tā kārtība ir ļoti vienkārši. Jā. Ja nav ECB, tu dabūni 100, ja tev ir 100, tu dabūni 200. Jā. Super. Bet priekš jaunajiem tas baigi būtiski, jo tad, kad tu ej fast startā, tad tev ir mērķis aiziet vai nu uz fast silveru, vai nu uz 10 klientiem, un tev tikai tad ieslēdzās. Ar šeit tu vari ieslēgt un ejot to visu, tu vienkārši sasniedz visu ātro starta bonus 2 reizes ātrāk. Jā. Jā, tad ir nākošā kampaņa un došu vārdu Lienai Bārdai. Jā, sveiki, labvakar visiem. Tātad otra kampaņa ir par iespēju vairāk nopelnīt dubultajos kabos. Es tūlīt arī ieslēgšu. Tās kampaņas jau ir atrodamas jūsu katra back-office'ā. Viņas ir redzams, ja šobrīd? Varat? Jā. Jā. Tātad jūsu katra back-office'ā šīs te kampaņu apraksti ir atrodami. Pats svarīgākais ir, šī kampaņa attiecās uz visiem partneriem platīnums un uz leju. Tātad visi ieskaitot platīnu līdz platīnam. Lai kvalificētu šai te dubultai kabu kampaņai, ir janvāra mēneša laikā jābūt 2 partneriem. Vienam vienā kājā, otram otrā kājā. Tātad abās pusēs ir jābūt partnerim.
Un ņemot vērā to, ka šī kampaņa ir spēkā līdz 31. martam, lai arī dubultājs kaps jums skaitītos februārī un martā, ir svarīgi izpildīt šos te 5 action pointus. Action point ir kā ierasts par katru klientu, par katru partneri, kā mēs esam pieraduši, tas principā nemainās nekad. Šī principā ir kampaņa ar iespēju papildināt komandu ar jauniem partneriem un nopelnīt vairāk, kā jau te ir rakstīts, jums ir iespēja nopelnīt vairāk, darot to pašu, ko mēs esam darījuši līdz šim. Tātad svarīgākais ir janvārī katrā kājā pa vienam jaunam partnerim, un pēc tam februārī un martā 5 action pointi, lai noturētu šo te dubulto kabu. Dubultais kaps, kā jūs redzat, dubultais kaps nozīmē, kas ir vispār kaps. Kaps veidojās no jaunajiem partneriem un jaunajiem premjeru klientiem. Visi pirkumi, kur ir jauni, tie nostājās jums kabā vienā vai otrā pusē, atkarībā no kuras komandas tas nāk. Ja iepriekš ir attiecīgi 200 eiro kaps, tad tagad kompānija maksās dubultā. Ko ir svarīgi, uz ko es tomēr gribētu uzlikt, arī ir šīs te punkts. Tātad kampaņa ir līdz 31. martam. Ja jums gadījumā tas neizdodas janvārī, tad jūs varat kvalificēties arī februārī. Ja? Tātad, es ceru, ka es to tā gan skaidri izstāstīju. Es domāju, ka jebkurā gadījumā, ja rodās kaut kādi jautājumi, droši varbūt labāk uzdodiet. Tā. Tas no manis viss ir atbilstoši kompensāciju plānam tik un tā. Varbūt... Vai ir kāds, kam nav skaidrs, kas ir kabu bonus? Es sapratu, ka kampaņa attiecas no platīna uz leju. Ja? Jā, tieši tā. Bet platīns arī vēl. Ja? Platīns arī vēl. Jebkurš tituls līdz Diamondam neieskaitot, var kvalificēties šai kampaņai un saņemt dubultās izmaksas tieši uz kabiem. Jā, paldies. Šis neatiecās uz visiem mēneša kredītiem un tam līdzīgi. Šis attiecās tieši uz šiem te kabu kredītiem, kas krīt tajās kabu ailītēs. Back-officeā jūs... Mārītis tikko atsūtīja, ir ļoti svarīgi ņemt vērā to, ka kaps arī rēķinās no 4. līdz 3. Jā, tas ir nedēļas. Nedēļas bonus, jā. Tā, es atvainojos, vai es vispār esmu dzirdama? Jā. Jā. Rekur var redzēt, teiksim, executive plānu. Kā tas izskatītos tīri arī naudās, ja ir, teiksim, partneris, kurš uzliek mērķi aiziet uz executive. Ja? Tātad rekur ir 500 vienā pusē, 500 otrā pusē kredīti un pa nedēļām kādas naudas mums no tā visa sanāk patiesībā. Un mēs darām tās pašas darbības, vienkārši tie bonusi nodubultoti, tātad 200 eiro vietā mēs saņemam 400 eiro. Un tā uz priekšu attiecīgi tur, kur ir 400 eiro kaps, tur mēs saņemsim 800 eiro un tam līdzīgi. Un šādus plānus mēs jums padalīsimies un iedosim arī komandās. Šis ir, piemēram, platīna plāns attiecīgi. Ja standartā platīnu sasniedzot nopelnīt 1950 eiro, tad ar šo te plānu tie būs 2950. Ja? Un, protams, ir piedāvājums arī sasniegt Diamondu, bet to var darīt tikai tie, kas vēl nav bijuši Diamondi. Ja? Un te jūs redzat, kāda tā cipara atšķirība ir, kad jūs varat vai nu standartā nopelnīt Diamondu sasniedzot ap 4800 eiro, bet ja mēs ejam šajās kampaņas ietvaros, tad brīdī mums tajā mēnesī ir 6200 eiro un plus vienreizējs bonus 2500 eiro, ja mums komandā ir 750 balansētie klienti. Ja? Un nav arī liekts, protams, sasniegt direktoru kampaņas ietvaros, ja jūs šodien esat zemāka līmeņa partneris par Diamondu. Tā kā mērķis ir
mērķis ir dot iespēju visiem izrauties ne tikai vienu līmeni, bet 2 un 3 līmeņus augstāk. Un tas iet 3 mēnešus. Jā, tas iet 3 mēnešus līdz 31. martam tas iet. Te ir rakstīts. Ja? Nē, te nav rakstīts, te ir... Augšā ir rakstīts tur, jā. Kvartāls 1. Jā, tas iet, respektīvi, līdz 31. martam, un tajās kampaņu lapās tas viss ir rakstīts. Re, kur ir, ja? Kad šis te attiecās gan uz februāri, gan uz martu. Ja? Un tā kā lielākā daļa komanda iet vēlreiz uz 90 dienām, tad tieši ļoti labi šitās kampaņas ir, kas palīdzēs sasniegt to rezultātu, ko ļoti vēlētos. Un te bija jautājums, kas ir tas kaps. Kaps ir, viņš veidojas nedēļas ietvaros tikai no jaunajiem klientu kredītiem un no jaunajiem partneru kredītiem. Ja, piemēram, jūs esiet jauns partneris, un jums katrā kājā ienāk, piemēram, vienas nedēļas ietvarās ienāk klients vai partneris ar lielo paku, tad katrā kājā tas uzreiz ģenerē 300 kredītus. Tā tas nozīmē, ka vēl katrā kājā vajag 200 kredītus vai no ar jauniem klientiem dabūt, vai no jauniem partneriem. Kā sadalās pa tām kājām savējie klienti un partneri, tā kredīts sadalās uz pusēm vienlīdzīgi, un pārējie, ja jums ir komanda, tad kreisā vai labā kājā komandā, kas notiekās, jaunie ienāk jauni klientu, jauni partneri, tad tas pieskaitās tai komandai. Tas neatiecās tikai uz jūsu pašu darbu, tas attiecās uz visu komandu darbu. Vai es atbildēju, kas prasīja, Krista prasīja, vai tagad ir skaidrs? Kaps, ja tā varētu izteikt, tas, ko Arta stāstīja, tas nozīmē, ka kaps ir ātruma bonus. Ja jums abas puses vienlīdz ātri aug un attīstās, viss, kas attiecās uz jaunajiem partneriem un klientiem, tādā brīdī jums vienkārši par ātrumu ir bonusi. Ja standartā bija 200, tad šobrīd visus šos mēnešus būs 400, ja jūs kvalificēties. Un ja pie nākamā līmeņa jūs saņemat 400, tad šajā brīdī jums dos 800 un tā tālāk un tā tālāk. Lielākais no kabiem, kas ir pieejams nedēļas ietvaros, ir 1500 eiro. Tātad, ja jūs sasniedzat vienā pusē 15 000, otrā pusē 15 000, jums ir 3000 tikai par ātrumu. Vai es varētu palūgt? Es domāju, varbūt būtu vērtīgi izstāstīt vienu piemēru, kā viens cilvēks komandā strādāt, lai nav tāda sajūta, ka tas ir jāizdara vienam, tas tomēr ir pastāstīt, parādīt vienkārši to bildi vēlreiz un parādīt, kur ir tur Ilze, Zane, Dace, un, lai var saprast, cik milzīgu ieguvumu, cik daudz naudas, cik daudz rezultātu mēs varam izdarīt, ja mēs visā komandā visi izlemjam iet reizē. Un es vēl kamēr, Ilze meklē to bildi, es vēl arī piebildīšu, ka tas ir no ceturtdienas līdz trešdienas vakaram, no ceturtdienas sākot, tas principā no šodienas līdz trešdienas vakaram, ja izpildās, tad tie kredīti, tad mēs vai nopelnam vai nenopelnam. Un nākošais nedēļa atkal sāk skaitīt pa jaunām, ja? Tā kā, ja, piemēram, viens partners ir šonedēļ un nākošais nedēļa otrs, tad tas jau vairs atkal tieši šīs nedēļas nepieskaitās, ja? Mēs visu laiku skatāmies nedēļas ietvaros. Tas ir tāds papildu bonus vēl visam apgrozījumam, ko mēs taisām, tas nekur nepazūd, bet tas ir vienkārši tāds papildu bonus vēl par ātrumu, kā Ilze jau teica. Jā. Vai šādi ir ok, jo man ir vienkārši jāredz, lai es varu cilvēkus ielaist iekšā? Vai jūs redzat? Jā, es varu? Droši, jā. Jā, pieņemsim, tur, kur rakstīts pieņemsim, tur esat jūs, kas mums te bija, Krista, jā? Tur, kur ir tur ir Krista. Un Kristai ir, es nezinu, kurā komandā kā, teiksim, ka labā puse jums tur jau ir partneri vēl citi. Ja? Un teiksim, labajā pusē jums ir partneris Kārlis un vēl Ieva un Zane, piemēram. Ja? Un jūs sarunājat Kārli, Zane, Ieva, redzam kampaņu, davai strādājam, katrs ieliek pa 2 partneri. Kārlis ieliek vienu partneri, Zane, Ieva. Tur jums ir jau no katra no tiem, ja jums ir aktīvs ECB, no katra no šīm cilvēkiem ienāk 300 kredīti. Ja šie cilvēki ir, ja jūs pati esat kvalificējusies 200 ECB kampaņai, jūs no katra no šī partneriem iegūsiet 450 kredītus. Ja? Kā mēs šeit redzam, vajag, lai dabūtu, piemēram, to 4.
Uz kabu nebūs 450. Ja? Uz kaps vienmēr ir ECB 100 lienīt. Nu jā, 300 tātad. 300 kredīti ienesīs viens jauns partners ar lielo paku. Šobrīd runāju par lielajām, jo tas ir 95%, kā vispār mēs strādājam, jo tas ir acīm redzams izdevīgākais šobrīd. Tātad viens partners jums ienes 300 kredītus. Ja jums šajā pusē līdz nākošajai trešdienas naktī ienāk 2 partneri, un jums šajā pusē ienāk 2 partneri, jūs saņemat 400 eiro par to. Ja? Tātad līdz nākošās trešdienas vakaram jūs saņemat 400 eiro. Kas notiek nākošajā nedēļā? Nākošajā nedēļā jums ir ienākuši šeit 2 partneri. Jūs viņiem izstāstat šo kampaņu un izlēmat iet ar viņiem kopā. Un šie 2, teiksim, es nezinu, Uģis un Kuģis, un vienam ir 2 partneri, viņš arī saprot šo te, ja, teiksim, sarunāt, ka šeit ienāk viens, un te viens, un te viens, un te viens. Un te atkal ienāk. Šoreiz jau vairs nevis 500, bet jau daudz vairāk, jo šie 2 partneri katrs arī atved 2, jo viņi arī grib piedalīties šajā un saņemt. Ja? Un tādā veidā mēs varam dubultot katru nedēļu šos te ienākumus gan ar partneru kitiem, gan ar klientu, jo visi jaunie partneri arī gribēs mentoru bonus tos 4 klientus, un pēc tam X-Team 10 klientus. Mums ir 3 mēneši laika šādā veidā būvēt. Un tas ir tas milzīgais bonus, kas mums tiek dots šobrīd. Saņemt daudz vairāk nekā parasti. Ja mēs šeit saskatām, pieņemsim, ja mēs varam šis executive plāns 4 nedēļās, mēs varam nopelnīt 1700 eiro tikai kabos. Tur jau vēl būs arī pārējie bonusi, ja? Tituls un viss, ja? Bet tas ir tā vērts uz to paskatīties tā daudz lielāk un tā, nevis tur, man nav laika, es nevaru un tā, bet paņemt, ieraudzīt, ka bāc, davai pamēģinam un ejam uz to. Izdaram visu, ko mēs varam, lai mēs varētu uzaicināt katrs pa 2 partneri. Jo, ja mēs sākam sarunas šodien, tad ļoti iespējams, ka mēs ar tiem cilvēkiem varam līdz trešdienai noslēgt. Ja nē, vēl labāk, mēs viņus uzsildam pa šo nedēļu un nākošajā mēs parakstam vēl vairāk reizē, ja? Jo vairāk mēs reizē parakstam, jo labāk. Visa komanda kopā, visi, ja? Un ja jums nav zem jums neviena vēl, ja? Runājiet ar aplainu. Saka, klausies, tu arī šito darīsi? Viņš saka, jā, es darīšu, viņš arī ieliks. Un jums arī būs jau. Nebūs tā, ka jums vienam pašam 4 partneri jāieliek. Tas ir tas komandas darbs, ka jūs visi izlemjat darīt to kopā. Tas ir tas tik forši, kad var tiešām reizē ejot, mēs varam katrs izdara pa druskai un kopā tas, iedomājieties, ja jums šeit tagad ienāk 2 sākumā, ja, pēc tam tiem 2 katram vēl 2, ja, tiem 2 vēl 2, viņš nevis paliek pa 2 vairāk, bet viņš dubultojas, ja, 2, 4, 6, 16, 32, ja, viņš vairojās, ja, ļoti daudz un jums vienkārši jāstāsta, jārāda tālāk. Un mēs arī tagad zinām, ka mums ir arī gan prezentācijas, gan zināšanas, gan lekcijas. Visi instrumenti ir, lai ļoti ātri palīdzētu jauniem partneriem pašiem sākt iet. Un galvenais ir nenobīties no tās naudas, jo viņi tiešām ir reāli. Viņi tiešām tur ir, un viņi tiešām nāks tajā brīdī, kad tie kabi izpildīsies. Un ļoti bieži es zinu, ka jaunie partneri nenotic, kad no tā visa pasākuma var dabūt, piemēram, 1700 eiro mēnesī, un šis ir tiešām tas brīdis, kad to var izdarīt, un tā nauda tur ir. Tā ir. Kā mēs vienmēr esam runājuši, ir stulbi nepaņemt to, ko kompensācijas plāns piedāvā. Tāpēc vienkārši, jā, tā nav nekāda tā kā cheating, jā, latviski pēkšņi vārds pazud, jā, bet tas ir tas tiešām, ko mēs vai nu varam paņemt, vai nepaņemt, jā, tā kā. Jā, un kas vēl svarīgi, kampaņā tāda maza nianse, ka jūs nevarat tikai sēdēt, tā kā, man tur ir ļoti spēcīgs sponsors, kurš teica, es šomēnes atvedīšu 6 partnerus, es tikai gaidīšu, ja, viņš tur saliks man visu tur, un es tikai iekškājā likšu. Nē, jums ir viens vismaz partners jāieliek arī kopējā kājā, kas, man liekas, ir ļoti godīgi, kad visiem mums jāpiedalās būvējot kopā. Komanda, jā. Šī kampaņa arī ir ļoti fokusēta uz komandas būvniecību, kas, manuprāt, ir baigi labs akcents. Tā kā, jā. Un tad kopumā savalkot mums ir... Jā, jo tāpēc pirmo reizi... Jā, Arta. Nē, es gribēju teikt, pirmo reizi ir tas nosacījums, ka tev partneris jāliek katrā kājā.
Tas ir tāds, jā, mums līdz šim nekad tā nav bijis, ka tur, piemēram, jānorisē, cik tur tie partneri, bet šoreiz kampaņā ir rakstīts viens labajā, viens kreisajā kājā. Vienalga, cik tev tur, piemēram, bankings ir vai kaut kas, bet tev jāieliek viens labajā, viens kreisajā kājā. Kā? Jā. Nu, lūk, un tas, ko es gribu teikt, kopumā mums ir 3 kampaņas tātad, kopsumējot visu. Viena kampaņa tātad ir lielā komplekta atgriešanas kampaņa, kas ir pagarināta līdz jūnijam. Ja? Tātad visi partneri, kas iestartē tagad līdz jūnijam, kvalificējās uz to iespēju atgūt naudu, starta kapitāla naudu, ja sasniedz nākamos 12 mēnešos tos 25 premjeru klientus. Premjeru, nevis plusus, bet abonementu klientus. Ja? Tātad abonementus. Otra kampaņa ir ECB 200, tātad janvārī. Ja? Ir iespēja kvalificēties ar 15 aktivitātes punktiem. Un trešā kampaņa ir šī pirmā kvartāla kampaņa uz 90 dienām ar dubultajiem kabiem. Tātad nopelnīt vairāk un sasniegt ātrāk. Ja? Es ticu, ka mēs vēl runāsim par šīm te kampaņām. Es ticu, ka lielai daļai nav skaidrs tas viss. Un mums līdzīgi bija sākumā, bet par to nevajag pārdzīvot. Svarīgākais šajā visā mums ir skaidri zināmi soļi. Vienkārši šīs kampaņas nodrošina mūsu soļu dubultu efektivitāti. Ja? Un soļi mums ir zināmi. Mēs strādājam ar jauniem klientiem un jauniem partneriem un būvējam globālu biznesu. Un daudz no runātājiem, arī zinātniskie runātāji, kas bija šodien, tā arī uzsvēra. Mums ir zinātniskā bāze, mēs esam test-based, mēs esam jauna industrija, tas, ko Māris arī teica, mēs esam inovācija un mēs esam scientifically proven. Nu, kā zinātniski, jā. Dainis vēl gribēja. Jā, un mūs gaida vēl viens produktu jaunums, Balance Oil Premium. Jā. Sāks ražot viņu šī gada janvārī, tātad šo mēnesi viņi sāk ražot un gaidām, kad back-office'ā parādīsies precīzāka informācija, kad viņi būs pieejami. Tas, ko reklāmas rullītī pieminēja 4 reiz vairāk polifenālu. Šī jaunā kombinācija, viņi ir salikts kopā ar Revo, ar omega 3. Un, ja ir standarta balanss eļā, ir olīveļa tādas kvalitātes, kā mēs to esam pieraduši, ka viņi tur ir joprojām ļoti augstas kvalitātes, tas šī vēl 4 reizes kvalitatīvāka, un tieši tāpēc tas ir Balance Oil Premium. Jā, tātad šī ir riktīgi kodīs klāt. Kādam arī vajadzētu būt. Šī dos noteikti vēl lielāku rezultātu tam, ko mēs visi sagaidām. Un man prieks bija, es tikko īsi pirms slēdzāmies Zoomā izlasīju Sanitas kapitālo atsauci, ko viņi ierakstīja, padalīties ar to, kā ir izmainījusies veselība. Un kā kārtējo reizi, kas ir ļoti dabiski, partneris nesaslēdz to ar balansu konceptu lietošanu. Tas ir vienkārši izcili. Super. Vēl jau nav nekas uzlabojies, tā tikai sāksies ārstēšana. Bet vismaz tas process ir sācies un vienkārši kroniskais iekaisums nāk uz āru. Tas ir labi. To es nemaz nezināju 4 gadus. Jā, bet medicīniski tas ir pilnīgi pareiza kārtība, jo kroniskais iekaisums vienmēr sākumā kļūst par akūto, un tad mēs ārstējam akūto iekaisumu. Un tas ir medicīniskā ķēdīte kādā procesā. Tas viss notiek, un tā tas ir visos gadījumos. Gan ar artrītiem, gan ar astmām, gan ar visu kaut ko, kas no vienam cilvēkiem ir kronisks. Bet visa kopsavilkot visas šīs te arī kampaņas, visa virsmērķis gan Hildai, gan Orienam ir pavisam citādāka līmeņa, citādāku iespēju, citādākas domāšanas sabiedrība. Visā pasaulē. Ja? Un tas ir tas, par ko viņi runā. Un Hildas runa šodien bija balstīta uz 7 dzīves kvalitātes jomām,
kuras pilnīgi visas kā viena ir mums nepieciešams, lai mēs uzbūvētu to savu ambīciju un realizētos dzīvē. Jo, ja kaut kas iztrūks, tas mēs neesam pilnvērtīgi. Un viņi runāja par šīm 7 jomām, kur viņām katrai ir jāpapildina mūsu kā personība. Un tad, sasniedzot šos mūsu mērķus, mēs būsim tā sabiedrības daļa, kas ir nākamā līmeņa, jeb visaugstāko kvalitāšu sabiedrības daļa. Un Lienīte bija atradusi video, ko uzlikt. Tu vari viņu palaist? Tev ļauj šārēt? Jā, es tūlīt mēģināšu palaist. Kas bija ievads Hildas runai? Tūlīt. Mums visiem izaicinājums, vai ne? Ļoti labi. Nē, pagaidām man nebūs skaņa tūlīt. Jā. Bet tas bija tieši tas, ko Pols Kleitons minēja. Meditācija, mieru vajag. Un mums ir miera. Marlīna ieslēgs. Jā, vai ne? Tā. Nu, jā, viņš šodien Pols Kleitons pavisam citādāk runāja, nekā vienmēr tik ļoti zinātniski. Jā. Viņš ļoti arī būvē dzīves kvalitāti kopā. Un tas ļoti saslēdzās. Tas ļoti saslēdzās ar to, ka mēs šogad visi runājam par mērķu uzlikšanu, lai mēs neesam orientēšanās biznesā, lai mēs esam fokusu mērķu sasniegt cilvēki, orientēti cilvēki un kas iet uz dzīves kvalitāti. Aiziet, Lienīt. Pamājiet man, ja... Šitien skaņa jāieslēdz, manuprāt. Ne? Tur apakšā. Jā. Excellence is never an accident. It is always a result of high intention, sincere effort, and intelligent execution. It represents the wise choice of many alternatives. Choice, not chance, determines your destiny. Ambition. What do you choose to accomplish in 2021? What is your aim? To live a rich life, we encourage you to set goals in 7 areas. 1. Career. What's in Zeno rank are you aiming for? 2. Finance. What will be your annual income by the end of 2021? 3. Spiritual. How do you grow your faith? 4. Physical. How will you strengthen your body and mind? 5. Intellectual. How will you improve your mindset and your creative thinking? 6. Family. How will you cherish the ones you love? 7. Social. How will you nurture your personal and professional relationship? Every part of you is important. Your ambition determines your reality. Forši, vai ne? Ļoti forši. Izcili, jā. 7 jomās ejam uz priekšu, un tad mēs būsim pilnvērtīgi paši sev dzīvi apmainījuši kājām gaisā, ja kādam kaut kas savā dzīvē tā kā ne līdz galam liekas, kad ir padarīts vai sasniegts. Tā kā jā, un te tā atbild arī, ka cilvēki saka tikai par naudu, nē. Par naudu runājot, it kā, ka te runā par naudu. Bet jebkuru, ko mēs no šiem mērķiem gribam sasniegt, tam arī vajag apakšā finanses, vai to vajag. Un tāpēc kā mēs paši paskatāmies uz to, ja vai mēs redzam, ka tikai tur stāsta par naudu, vai mēs tomēr redzam par to, ko ar to naudu grib sasniegt. Jā, un tas ir tas galvenais, jā. Nauda ir instruments, tā mēs vienmēr esam to uztvēruši, un tas ir tas, ar ko mēs varam izdarīt lietas citādāk. Šajā gadsimtā, kur mēs visi atrodamies.
Es domāju, ka jā, ja varbūt kādam ir jautājumi par kampaņām un to neaizskavēsim vairāk, es domāju, ka mēs tā īstam nodevuši ziņu galveno, kas bija. Un vienkārši, ja ir kādam jautājumi vai kaut kāds vēl ne līdz galam skaidrs, Ingrīda kaut ko grib, ja? Es gribu vēl pateikt, ka jaunais partneris, kas pirks Ultimate Body Kit, viņam jau arī vēl citu papildus bonus. Sasniedzot 25 premjeru klientus un sasniedzot 50 premjeru klientus. Jā, es tikai sapratu, ka vēl mēs īsti nezinām, varbūt vieni zina labāk, kad, ko mēs apakaļ dabūnām, vai naudas veidā vai produktu veidā. Bet, tomēr tas arī produktos. Tiem tikai gadu. Tie ir produkti, Ingrīda, ko mēs dabūnam atpakaļ. Produkti, tātad, varam pieskarties 25 klientus dabonot partneris saņem atpakaļ produktos vienu starta komplektu, ja ir 50 klienti dabon 2 starta komplektus, un ja ir 100 klienti dabon 3 starta komplektus. Principā šobrīd tā aritmetika ir ārkārtīgi vienkārša. Ja jūs nākat iekšā biznesā janvārī, un jūs nākat ar lielo paku, tad jūs dabonat pie 100 klientiem, principā par 1000 eiro jūs dabonat 10 000 eiro vērtībā produktus. Jo ir starta paka plus vēl 3 tās, kuras jums atsūta tajā brīdī, ka jums ir 100 klienti. Mēs nenākam biznesā, Māri. Mums nāk. Mēs visi šeit esam partneri. Visi saprata, ko es gribu teikt. Super. Tā. Liena ir ierakstījuši čatā, kas bija tie 7 punkti, kas ir tā dzīves ritens, kas mums ir. Kas ir jātīst katram. Jā. Ko? Labi, tad līdz sestdienai. Mēs bijām ļoti spontāni. Tad līdz sestdienai. Jā, mēs bijām ļoti spontāni, mums ļoti gribējās satikt jūs, man kaut kas ar internetu. Var drīkst? Jā, Mārīt saka, jā. Es gribēju padalīties ar Global Sales, man bija tikko pieredze, jo nebija īsti skaidrs partneri noreģistrējot, vai 100% ECB ieslēdzās uzreiz, vai jāapmaksā autoorders. Mēs vakar pārbaudījām, noreģistrējot pirmo klientu, jau uzreiz kredīti reizinās ar 2. Tā kā tiem, kam nebija skaidrs, tad tagad ir pārliecība, ka nav jāapmaksā autoorders, viņu uzliekot, uzreiz ir ECB. Global Sales gadījumā ieslēdzās visi bonusi momentāli. Nav tā kā reģistrētajos tirgos, ka tur ir jāieslēdz ECB un RCB. Tur uzreiz tikko kā mums ir Global Partner webshopā reģistrēts partneris, tā visa pakete saslēdzās un mēs varam jaunos partnerus ārvalstīs motivēt uzreiz ar dubultu ātrumu iet uz priekšu. Tā kā meklējiet kontaktus visās valstīs, kuras ir šobrīd Global Partner webshopā un piedāvājiet cilvēkiem iespēju. Jā, un uz lai februārī būtu arī tas saglabātos, tad ir vienkārši tas autoorders vai nu izpildu pavelti, vai nu tad tev jānopērk. Jā, tā kā tas arī. Bet ļoti labi, tas ir ļoti labi, ka uzreiz ir vienkārši ECB un RCB. Tas nozīmē, ka klients arī ņem kaut kādus plusiņus, uzreiz visi kredīti dubultā iet. Gan tie jaunie, gan arī tie, kas ir plusiņi. Un uz viņiem attiecās arī standarta komisija plāns, tātad visi ātrie bonusi. Tieši tā. Jā. Ar pirmo klientu var taisīt jau fast startu. Dubultais ECB arī, tas kaps arī strādās uz Global Sales, pareizi? Jā. Nav teiks, ka nestrādā. Vienīgā starpība ir, kad mēs slēdzam viņus pakāpeniski to starta bonus, viņiem noliek viņus priekšā uzreiz. Tas ir šobrīd mēģinājums ritīgi paraut vaļā jaunus tirgus un iedot šiem jauniem tirgiem iespēju griezt partnerus. Jā. Tā ir tā kā savā ziņā arī kompensācija par to, ka viņiem nav uzreiz visi produkti un iespējams kaut kādas mazliet aizķeršanās ar piegādēm ilgākām vai kā tam līdzīgi, bet fokus ir palaist veiksmīgi. Varbūt, ja mēs vēl muitu, vēl produkti un nav abonementi, jā.
Bet, ko es gribēju teikt? Man gribējās pateikt, paldies, ka jūs piesaistāties un kāpēc mēs izlēmām uzreiz tagad taisīt, tāpēc, ka, it kā sestdien vēl ir apmācības un it kā tad jau var noteikti to pašu stāstīs, vienkārši laiks ir maz, jo tagad it kā liekas tikai gads sācies, jau nedēļa ir pagājis, jau 7. jau ir 7 dienas kopš 1. janvāra, mums ir maz laika līdz janvāra beigām, 200 ECB jāsāk izmantot jau šodien. Ja jums vēl nav, tad izdariet 3 lietas, paņemiet, atjaunojiet visu kontaktu sarakstu un sāciet ar viņu strādāt. Tie, kas ir jau uzrunāti, tie, kas jau strādā un tie, kurus jūs vēl neesat uzrunājuši, jau sākt šodien, jo mums sāksies arī skrējienu grupas, bet laiks ir ļoti maz. Negribās gaidīt vēl 3-4 dienas, jo tie, kam ir vēl pamatdarbs, viņiem, jums var maz strādāt, cik jūs dienā varat veltīt, ja? Un katra diena ir no svara. Jā, un galvenā ziņa ir, zinat kāda, svarīgākais ir šobrīd jau apkopot domas, iziet šim sarakstam cauri un bez kādiem aizspriedumiem ļoti fokusēt ielūgt cilvēkus uz sestdienu. Un tā arī pateikt, es tevi gribu ielūgt uz kaut ko ļoti vērienīgu un ļoti, ļoti nozīmīgu, kas man dzīvē ir iedevis pavisam citu redzējumu biznesa šķautnei, un es gribu tev to parādīt. Atvēli savai pašizglītībai savas 4 stundas, un tu ieraudzīsi kaut ko tādu, ko es pirms tam nebiju redzējusi. Ja? Es gribu, lai tu arī to apskaties un novērtē, un es ļoti labprāt ar tevi sadarbošos, piemēram, ja? un ielūdziet uz to sestdienu tos cilvēkus. Parādiet viņiem to lielo bildi un neieslīgstiet šajās detaļās, kampaņās un tam līdzīgi. Tās būs sarunas pēc tam, bet sestdien viņi ieraudzīs gan nozares tēmu, gan būs arī mazliet par produktiem, bet maz. Būs tikai atsauces, būs klientu panelis, būs biznesa panelis. Ja? Es iedrošinu jūs vienkārši jau tagad izdomāt, jo šodien ir 4. un ielūgt uz sestdienu. Un ja nezināt, kā ielūgt, ziņa uz augšu, ziņa ap sponsoriem, aplainiem. Prasiet, kompilējiet uzrunas un prasiet un atrodiet labākos vārdus. Galvenais nebaidaties, ja jums nenāk tie vārdi mutē, prasiet. Tāda ir šī biznesa būtība. Komandā katrs sasniedz vairāk. Paldies visiem, kas pieslēdzās vakaru, jauku vakaru vēl. Tiekamies sestdien, jā. Paldies visiem. Gāžam, jā. Paldies. Tā. Čau visiem, paldies. Liena Ventniece? Liene? Tu neesi pamanījumi aizmirsusi, lūdzu? Es tev nevaru pārsītīs. Jā, labi, viss kārtībā, jā. Jāiet ar priekšnieku, zin kā. Labi, jā. Mums šeit nav priekšnieku, tu esi kaut ko sajaukusi. Mēs esam visi sadarbības partneri. Labi, mans vergs pārbauda, vai es pareizi rēķinu. Labi, jā, labi, čau. Tas jau skan savādāk. Forši.